Jautājums aplikācijā par ūdeni. Vai tā ir taisnība, ka ūdeni vēlams dzert ir pēc ēšanas apmēram ieturēt vismaz 20 minūšu pauzīti? Tā doma ir, ka ūdens atšķaida skābes, kas piedalās uzņemtās barības šķelšanā, un tādējādi tas varētu palēnināt šo procesu, jo skābe nebūtu tik spēcīga. Šīs man ir jāierindo mītu sadaļā, tāpēc, ka mums nevajadzētu par zemu novērtēt tās skābes un tos šķidrumus, kas ir mūsos iekšā. Ja? Kuņģī ir skābe, tā, kas ir kuņģa skābe, tā ir diezgan pati spēcīga savā uzbūvē. Ūdenim ienākot iekšā, ūdens nevar to tā atšķaidīt, lai tas nešķeltu pārtiku. Tāpēc šo es ierindotu pie mīta, tam nav īsti tāda baigā sakara un neko tur nevar tā atšķaidīt. Ja tu gribi dzert, tad padzeries. Jautājums ir, kāpēc tev gribas dzert pēc ēšanas. Visdrīzāk tas, kas varētu gan būt, ja tu ēšanas laikā dzer, tad iespējams, ka tu vai apēdīsi, piemēram, mazāk, ko nevajadzētu ņemt kā stratēģiju, bet ēšanas laikā dzerot, tāpatās tev nonāk šķidrums arī kuņģī. Tas, kas ir, tu aizsūti signālus uz smadzenēm, ka tur kaut kas notiek, tad iespējams sāc ātrāk iestājās. Tāpēc īsti vajadzētu vienkārši koncentrēties, ka tu paēd un ēšanas laikā tad gluži nedzer. Ja? Bet nevis tāpēc, ka tur kaut kas nešķeltos. Vienkārši tāpēc, lai ar tiem impulsiem un signāliem tā īsti nespēlētos. Tas, kas var būt, kas arī notiek, ka bieži varbūt liekas, ka, teiksim, nedzert tur augstu ūdeni vai ko, tas arī ir mīts, tāpēc, ka kuņģī tā temperatūra ir apmēram 37 grādi, un ūdeni tad ir jāiedzer, nezinu, cik daudz un cik ledains ūdens, lai tur kaut ko varētu tā kā atdzesēt, un tad ķermenim jātēra enerģija, kas tie visi ir diezgan lieli mīti. Ja tu gribi padzerties, dzer, tomēr uzdod sev jautājumu, jo ja tu paēd ēdienreizi, kurā iekšā ir arī dārzeņi, kur nav pārāk daudz sāls, tad nevajadzētu būt tā gluži, ka tev uzreiz gribas dzert. Uzreiz gribas dzert visdrīzāk tad, ja ēdienā ir daudz sāls, liels sāls daudzums un ēdiens varētu būt ļoti, ļoti trekns. Ja? Tāpēc, piemēram, pēc picas paēšanas stabili gribēsies dzert tieši tāpēc, ka tajā produktā ir daudz sāls. Ja? Tāpēc uzdod jautājumu, kāpēc gribi dzert. Tomēr, ja gribās dzert, var negaidīt tās 20 minūtes. Labāk vajag pat padzerties, nevis radīt ķermenim stresu, ka viņš sūta impulsus, ka gribās dzert, bet tu nepadzeries.